svinēsim mēs, esmu svinēsim mēs, esmu svinēsim mēs, esmu svinēsim mēs. Nē, es īstenībā zinu, kā bija, es no sākuma gatavoju svētdienu par prieku. Es tā domāju par prieku sludināšanu. Tā es domāju, bet man tā Dievs pamudināja, ka gribās runāt par prieku, lai mēs esam priecīgāki. Es sagatavoju vispār prieku, beigās izlasu vienu rakstvietu, ko es šodien sludināšu. Un tomēr runā arī par kaut ko citu. Jo cilvēki mēs tik prieka beigās, kad ir tādas nedienas, tad mēs nezinām, ko darīt. Tad mēs tikai prieks, ka prieka nav, tad vairs nezinām, sākam stresot, zini. Un tad es domāju, ka jārunā ne tikai par prieku, bet arī par nebaltām dienām. Jo dzīve reāli, kāda viņa ir. Dzīve nav visu laiku prieks. Visu laiku nav. Galvā kā gribētos, bet dzīve nav visu laiku. Reāla dzīve ir, pareizi reāla dzīve. Un to jau teica Salamans mācītājs. Tur rakstīts, Mārtiņa uzliec to rakstvietu. To Salamans mācītājs teica. Es izlasīju to rakstvietu, un tur ir par prieku, es zinu, bet ir arī kaut kas cits. Un tāpēc es šito rakstvietu izlasīju, dēļ šo rakstvietu, citas svēta man tāp, dēļ šito rakstvietu. Mārtiņā, tad kur? Jā, to vajag. Izlasīsim to rakstvietu. Tā, ja cilvēks arī dzīvo ilgus gadus, lai viņš visus tos gadus nododas arī priekiem, bet lai tomēr viņš domā arī par nebaltām dienām, ka tādu būs daudz. Ja cilvēks dzīvo ilgus gadus, lai viņš visus tos gadus nododas arī priekiem, bet lai tomēr viņš domā arī par nebaltām dienām, ka tādu būs daudz. Saprot? Būs arī tumšas dienas dzīvē. Salamans mācītājs, viņš bija gudrs cilvēks, es domāju. Viņš bija tā laiku viens no gudrākiem cilvēkiem, viņš bija savas valsts, var teikt, prezidents, mūsdienās, kad viņš bija bagāts. Un viņš to teica. Viņam taču viss pietika. Viņš nerunātu par nebaltām dienām, ja viņš nezinātu, ka tas tāds būs. Viņš jau zināja, viņš visi zināja, ka būs arī nebaltas dienas. Viņš bija vienīgais cilvēks vēsturē, kurš bija triljardieris, nevis miljardieris, bet triljardieris. Pats bagātākais viņš bija. Vispār pats bagātākais. Ja viņš jau nebaltā, viņam pats sievietes visāds grib, viņš var izvēlēties kāds, viņš tur negrib. Un viss viņam bija. Un viņš runāja par nebaltām dienām. Ja viņš runāja, tā tad Dievs tā visu pakārties, es saprotu, ka ir priecīgs dienas, bet ir arī nepriecīgs dienas. Tādi ir cikls tāds. Kā gada laiki, zini? Es tās stādījās priekšā kā gada laiki, ja? Kā gada laiki. Ir rudens, pareizi, drūms un tāds viss. Ir ziema augsts. Bet ir vasara, saulīte. Bet visu laiku jau nav tā vasara, pareizi. Visu laiku jau nav tā saulīte. Pienāk arī nepatīkams dienas. Un tāpat arī ģimenē ir sastrīdēšanās, ir. Kaut kāds, nav visu laiku uķi, visu laiku forši, zin. Tā ir dzīve. Reāli, šo svētdienu es nosaucu reāla dzīve. Kāda ir reāla dzīve? Bet, redzi, kā sākumā rakstīts, ja cilvēks arī dzīvo ilgus gadus, tā tad arī visi cilvēki nedzīvo ilgus gadus, iznāk. Ja, viņš tur teiks, ja cilvēks dzīvos ilgus gadus, ka godīgi runājot, mēs neviens nezinām to stundu. Kad mēs aiziesim no šienes un cik mums ilgi ir paredzēts dzīvot. Neviens nezina. Dievs to nav atklājis nevienam īstenībā. Mēs nezinām to pēdējo stundiņu, kad pienāk šī zemes dzīvē gals. Kāpēc Dievs to neatklāja? Lai mēs būtu nomodā visu laiku. Nomodā, lai mēs, es domāju, lai mēs būtu nomodā. Jo mēs to zinātu, ja, tad jau mēs mierīgi grēkotu visu dzīvi, ja. 3 dienas pirms nāves. Nožēlo grēkus, pieņem Jēzu un ejam uz debesīm, ne? Ja mēs zinām. Mums jau jābūt ir nomodā visu laiku, nezinu tas stundu. Tāpēc viņš, es domāju, saka, ja cilvēks arī dzīvo ilgus gadus. Cilvēki nezin, cik viņi ilgus gadus dzīvo. Gribētu es jau zināt, bet nezinu. Un ne visiem cilvēkiem iet pa dzīvi tik gludi.
tāpēc mēs domājam, ka mēs ir kristieši, zin, ka mums viss iet vajag gludi. Nē, nedomā. Es jums izstāstīšu, man arī nemaz neiet tik gludi. Ir grūtas dienas. Sunīts saslimst. Man sunīts tik smūgs, sunīts viss. Tad ir firmā, kur mēs ņēmām barību, es ātri izstāstīšu, ņēmām firmā barību, suņu barību. Beigšņi pateica, ka tādu barību, ko mēs viņam dod, viņu vairs neražo, tā jēra barība. Mēs domājam, nekas. Mēs domājam, iedosim to vistas barību, nekas jau nebūs tur sliktāks. Iedavām vistas barību, pumpas, visas malas, alboņi, pumpas, visas ādiet, spalve, izsaucam ārstu, vetārstu. Mēs atkal zvanām uz to, izsaucam vetārstu, bet viņš teica, ka jāmaina barība. Mēs piezinām atkal uz to firmu, neesot vairs tā jēra barību neražu. Mēs nopērkam laša barību, esot labi spalvē, visu. Dodam to lašu barību, tās pats viss. Nekas labāk ne. Es jau galīgi izmisu, atbrauc atkal tas vetārs, sāk potēt, iepotēt te kaklā, un atstāja man tās potes, lai es potēju. Un beigās uzmet tās tāds bumbuls no tām potēm. Man ir liels. Viņš teica, ja tas bumbuls mazāks nepaliek, jāgriež viņš ārā. Jāgriež ārā. Mēs domājam, kā tu tad viņi griezīs šūs, tur griez visās drenāžas, tu liks. Viņš jāliek kompreses, tagad, labi, liekam tas kompreses, manam kādu nepāriet, tu tas kompreses, tad prasa aptiekā, kāds tur vajag tas kompreses. Sazināmies ar citu firmu, nopērkam jēra barību atkal to, kas bija sākumā. Tur nebija tā firma, lai citā dabūjam. Tik daudz naudu izterēm, tāda barība, tāda, tos maisus visu atdevām citiem. Tur 50 eiro, visu izterēm, vienkārši. Atdeva visu tas maisus projām, viņam nevar tādu lietot. Un tagad nopērkam to jēra barību, tagad lietojam, paliek, vai ne, Mārtiņ, labāk. Liekam kompreses, bet atšķies nedienas, tāpat tās uztraukums, pārdzīvojumi. Saka, mēs arī esam kristieši. Tāpat ir nedienas un tumšas dienas. Nav visu laiku puķi, visu laiku labi un forši, zini. Un kad tev kāds, zini, kā ir, ka kāds tev prasa, kā tev iet, zini, kā mēs iemācīja draudzē, labi, zini, pašam iet galīgi slikti. Zini, tā kā iemācīts, ka visu laiku jāsaka pozitīvi, tā ir iemācīts draudzē, labi. Man Aiga stāsta vienu gadījumu, tur vienai sievietei, viņa arī kristieti, kaut kādā draudzē ilgus gadus gājuši, un viņa tiešām ļoti slikti, zini. Viņa iemācījās, ka visu laiku jāsaka labi. Viņa atnāk arī kristieti māsa, kā tur bija, atnāk pie viņas un prasa, kā tev iet labi. Viņa pat nevar aiziet uz veikalu, viņa ir slikta, asars tek, viņa iemācīja, ka jāsaka labi. Cilvēks, viņš nevis realitāte dzīvo, bet viņš tā ir iemācījis, ka draudzē vienalga, kā tev būs, tev jāapliecina, ka tev ir labi. Arī tev ir slikti, galīgi, bet tev jāsaka, ka tev ir labi. Viņa saka labi. Un viņa pat tā redz tev asars, viņai tek. Viņa saka, tu uz veikalu, bet tu nevar aiziet. Un tā viņa aizgāja tā. Neesprašanāt to cilvēku. Viņš pasaka, labi, viņa nezina. Labi, tā labi. Tad čau. Redz, kā cilvēki dzīve reāli. Tāpēc es saprotu, ir tumšās dienas un ir gaišās dienas. Un es skatās no Bībeles personāžiem, arī visiem Bībelē ir. Nav tāda cilvēka, kam nebūtu tumšās un nebūtu gaišās. Jebkuram, Pāvilam, Jēzum pat bija tumšās dienas. Un visiem šiem Dieva cilvēkiem bija tumši. Iebam vispār nerunāts, kā tur bija. Nevar tā, dzīve tā iekārtot. Un iedomājies, ka tev visu laiku būtu tikai uz augšu, tev arī būtu garlaicīgi. Visu laiku tikai iet un visu laiku būtu urrā, zini. Arī jau būtu, tā. Piemēram, cits aizbrauc uz Austrāliju, Aigai draudz un aizbrauc uz Austrāliju, dzīvo Austrālijā, viņiem visu laiku ir saule, kārt. Bet, zini, es tev teikšu, tev visu laiku būtu saule arī apnika, zini. Gribētos atbraukt uz Latviju, gribētos tie Ziemassvētki, eglīti, gribētos slēpes, tur sniedziņš. Tev apnika visu laiku skars. Nekas cits nemainās visu laiku. Mēs esam dzīvot tagad ciklā. Dievs ir iekārtojis tagad ciklā. Kas varbūt dzīvot ne Austrālijā, viņš tur piedzīves. Viņam varbūt ir savādāk. Viņam tur tā, viņš pieņēmis tādu dzīvo, bet mēs esam pieraduši, ka ziema, vasara, rudens, mums patīk tā. Aiga teica, viņa bija tam Šrilankā, ka viņam bija tā veselības problēma. Viņa gribēja mājās uz Ziemassvētkiem. Viņa gribēja eglīti, salatēti, gribēja sniedziņu. Tur visu laiku kars. Tā ir, ka cilvēkam. Tā kā es skatījos uz pulksteni, man nav tāda pulkstenis tāds, ir tie pulksteni ar tām bultiņām, zini, kas, kā Jurim ir tāds, jā. Un, redzi, līdz no 6 līdz 12 bultiņi iet uz augšu, pareizi. Un es tā salīdzinu, un no 12 uz 6 iet uz leju, un pēc tam atkal uz augšu. Un tā tagad dzīvē, zini, iet
uz augšu. No rīta ir forši, ne? Spēks, viss tur pamodies, izglējas. Pēcpusdienā tur tāds nogurs, pareizi iet jau uz leju. Vakarā atkal forši ar ģimeni kopā, viss tur, ne? Atkal bultiņu uz augšu, ar ģimeni kopā uz filmu aiziet uz kaut kur, zinu, vakarā. Naktī atkal miegs nāk, atkal iet uz leju, viss. Un tā tagad, tā līdzības, nu tagad cikls, tā arī dzīvē. Tu, piemēram, nevari pārliekt no viena kalna uz otru, no liela attālumā. Tu iekritīs un tu nosatīsies tam jāaizā. Tev, ja tāda, kur ir aiz, te jānoiet lejā, un pēc tam jākāpja augšā, pareizi. Nu, dzīve nenoiet lejā, un kāpa augšā. Un tas ir tā kā līdzīgi dzīvē. Te jānoiet arī tuksnesī citreiz cilvēkam. Jāpat dzīvot arī grūtības, lai viņš atkal varētu celties. Tā Dievs ir paredzējis. Es domāju, jābūt reāli. Dzīve reāla. Vienkār citi tikai visu laiku saka, nu, kristiešiem ir priekam, es tam neticu. Es neticu tam. Ka visu laiku, zin kā, citi māca prieks. Zin, karizmātiskās draudzēs daudzās, zin, ka tikai viņiem visu laiku prieks, labsajūt, visu laiku apriecēs. Bet dzīvē viņš nemaz tāds nav, viņš tur jau nezin, kas viņam mājās, zin. Tas pats viens draudzes, to pārkāp ātrumu, tā mašīnas samaksā 300 soli. Ja viņam viss tik glūdi iet, viņam viņš jau nebūtu ne ātrumu pārāks, ne viņam būtu tāda mēlā diena nekāds. Tāpat tās ir cilvēkiem. Es zinu, ka citi kristieši pat nomirst arī. Bērni viņiem nomirst, pat kristieši. Viņi baptistu mācītājiem nomir meitiņu. Un kas tad viņam visu laiku ir labās dienas? Viņš tāpat tic Dievam, tāpat lūdzu. Un kāpēc tā notiek, mēs nezinām. Tā kā ir tās mēlās dienas, ir tumšās dienas, un ir priecīgi. Citam mamma nomirst, tu jau nevar teikt, ka gaišā diena mamma nomirst, vai priecīgais. Mums viena draudzē bija, nāca viena meita, viņai nomira mamma, viņa tā vairs nav atgriezus pie Dieva. Viņas ļoti bēdēs, un līdz šim jau kādu 10 mēneši pagājuši, viņa jau nav attapusies. Liels bēdas. Jauna mamma nomira. Es saprotu, ja nomirst tādas piedzīvojuši gados, viņai tur 50 gados, ka mammai 50 gadu nomira, no tāds miera nepietiekamības. Salamans tā arī saka, bet lai tomēr viņš domā arī par nebaltām dienām. Un zin, kāpēc tas tā, es domāju tā teikts, par tām nebaltām dienām, lai mēs domājam. Kāpēc tā Dievs saka, lai mēs esam gatavi tām nebaltām dienām. Saprat, ja mēs domāsim, ka visu laiku mums būs forši, ka mums pienāks tas slikti, tad mēs nebūsim gatavi. Saprat. Nebūs cilvēks gatavs. Viņš domās, viņš sāks bļaut uz Dievu, kur tu man atstāji, kur tu man pameti pareizi. Ir cilvēki, viņam nonāk kaut kāds nepatikšanas, viņš sāk sūdzēt Dievu, kāpēc tu man atstāji, kāpēc tu man pameti. Vai arī sevi sāk apvainot, kur es sagrēkoju, zini. Tā, man tā arī bijis. Kaut kas nenotiek dzīvē, tā kā vajag ar aigstru sastīties, kas man par grēkiem, ko es zinu, kaut kāda slikta diena, kaut kāda, gadās tāda dzīvē, kā ne jau visu laiku labās kaut kas neiznāk, neizdodas, tāpat par to sunīt vai kas, un tad sāk vainot sevi, un kāpēc, kur es nepareizi, un vai Dievu negrib lūgt vairs, un negrib, no Dievu, ka Dievs tevi kā atstājis, un kāpēc viņš par saviem bērniem negrūpējās, tā saka, tā. Bet tā ir dzīvē, ir tāds, jābūt gataviem uz šādām dienām. Tāpēc es šo svētdienu arī nosaucu reāla dzīve. Dzīve reāla. Tā kā cikliska, dzīve cikliska. Tā jau ir gadu laika, jo pienāk pavasars, tu sēji labību un rudenī novāc. Un tu vasarā, skaties kā izaug viss. Un ziemā atkal atpūties. Tāpat tas ir darbs. Pareiz darbs cilvēkam. Tad viņš strādā, un tad viņš atkal laiks atpūsties viņam. Strādāt, atpūsties. Viss tāds pārmaiņas cilvēkam ir tā kā, īstenībā tas ir veselīgs pārmaiņas cilvēkam vajadzīgs. Arī es domāju, šī dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Un vienkārši mēs esam garīgas būtnes, un tad, kad mēs saprotam, pieņemam Jēzu, pieņemam Dievu, Dievs ienāk mūsu dzīvē, mūsu sirdī, un es saprotu, tad Dievs grib, lai mēs apmeklējam draudzi, lai mēs lūdzam, lai mēs lasām Bībeli. Kāpēc? Es uzlaiku, kāpēc? Daudz reizes, mēs uzlaiku domāju, kāpēc? Tad Dievam tieši vajadzīgs, ka es ar viņu tur runāju, bet es viņam tik, labi, viņam vajadzīgs, viņš to grib labi. Bet kāpēc tik ļoti tas vajadzīgs? Es būtu sliktāks, es tur neparunāšu, ne? Zinu, ko es beigās sapratu? Tas ir tāpēc, ka tu stiprinātu sevi, savu garu, saprot? Ja tu nelūksi,
Ja tu neatmeklēs, tavs gars būs vāš. Un grūtā dienā tu nepastāvēsi, saproti. Pareizi, Juri. Kad tev nāks grūti, un tā nav, kad ir... Tu naudīji to resēdot pie 10 minūtes. Jā, jo gars tad ir cilvēkam vāš, ja? Un viņš vienkārši, kad viņam ir vāš gars, viņš nevar tanīs grūtībās pastāvēt. Ja? Salamans saka, ir jāpriecājas, viņš nesaka, nav, ir jāpriecājas, jāsaņem šis baudas, apmierinājumi, bet ir arī reāli tumšas dienas cilvēkiem, tumšas dienas. Atcerieties, kā Iebam bija. Pa Ieba ļoti. Viņam bija arī bagāts, viņam bija tur lopi, un kas viņam tik nebija. Viņš bija bagāts. Kas var iedomāties, ka viņam tādā grūtībā un tādas tumšas dienas ienāks dzīvē? Viņas Iebai vispār tur bija grūtības. Nonāca atkal uz to labo ceļu beigās, paldies Dievam, ka viņš... Bet ir daudz, kas salūst tanis grūtībās. Es zinu daudz kristiešu, kas ir aizgājuši, kas ir salūzuši, krituši. Tikai tāpēc, ka viņi grūtajos brīžos nav stipras gars cilvēkiem, nevar pastāvēt. Nav uz draudzi, nenāk regulāri, bet tur ir. Nenāk uz draudzi, Bībeli regulāri nelasa, nelūd, un gars ir vāš, tātad cilvēks vāš. Viņš var iet uz sportzāli, kačāties, iet var šitos fiziskos muskuļus var trenēt, cik viņš tur uzskats, viņš var izskatīties no ārpus tātad garš, vāši, garš. Apskatīs, kā Dāvidam bija. Dāvidam bija stiprs gars, apskaties. Salamam, kas viņam bija tas? Sauls, jā. Saulam, apskaties, bija muskuļi liels augumā. Dievs izvēlējās to Dāvidu, saprot? Viņam bija stiprs gars, viņš slavēja Dievu, viņš visu laiku savu garu stiprina. Viņš varēja Goliātu cīnīties, tāpēc, ka viņam bija stiprs iekšējais cilvēks. Mums jau, Dievs jau grib, lai mums ir stiprs gars, tāpēc mēs esam kristieši, mēs ceļam savu garu, mēs nākam uz draudzi, lai saņemtu. Un ko mēs saņemam? Mēs, kad saņemam, klausamies, mēs savu garu stiprinām. Mēs atnākam no tilkopuma, mums ir stiprs gars. Mums kaut ko pateiks kāds, mēs Jēzus varam, bet mēs varam pastāvēt kārdinājumos, dzīves situācijas. Es, piemēram, biju aizbraucis uz Ukrainu līdz pats bez sievas, man tur visādi kārdinājumi, tur smukas sievietes un tā. Bet man ir stiprs gars, es lūdzu, es apmeklēju regulāri dievkalpojumus, un es tenīs kārdinājumus, tenīs situācijas, kad cits varbūt salūst. Es varu pastāvēt, man gars stiprs, svētais gars, mans gars pats ir stiprs. Tāpēc, ka es pieņēmu Jēzus, no tās dienas regulāri apmeklēju draudzes, un pateicu, vienalga, ja es neesmu šeit, es esmu citu. Man ir no to vien jau stiprs gars. Es klausos dievkalpojumus, es klausos. Cits arī mācītājs lasa Bībeli, lūdzu, un gars, stiprs gars. Un visos tādīs grūtās situācijas, kad cits varbūt pakrīt, es varu pastāvēt, un iet tā kā tālāk. Tikai tāpēc, ka stiprs gars. Bet es redzēju, daudz, kam nav tā. Un tu arī ar neticīgi cilvēku, tu iegāji viņu kopā, viņš, zin kā, cits saka, man viss būs forši, man viss būs labi, viņš saka, zini, ar neticīgi cilvēku runājot, nav tā. Viņš saka, man viss dzīvē būs labi, un es tā eju ar viņu, zinu, satiekos ar viņu, pagāju, pienāk tās grūtības, problēmas, un viņš salūst. Es teju tālāk, es nesalūstu. Saprotu, kāpēc? Man ir stiprs gars, viņam nav stiprs gars. Tāpat ir daudz kristiešu, kas, piemēram, viņš regulāri nenāk uz draudzi, viņš neregulāri nelasa Bībeli, viņam gars nav stiprs, un tagad viņš tev stāsta, man tur viss dzīvē iet forši, es tik stāvu klusi, es klausos, ko viņš runā. Un pienāk tā grūtā diena, es skatos, mans brālis, es jau to negribu novērot, mans brālis krīt grēkā, krīt. Es nekrīt, es eju tālāk, tanīs pašās lietās, ko viņš krīt, tāpēc, ka cilvēki nav stiprs gars, un dievkalpam nenāk tanī laikā aizbrauc uz pludmali, kaut kur pasauļojās, un tā, un to jau Dievs pirmkārt to visu redz, un arī tas tavu garam neko labi neizdara, saproti. Ja tu jau esi atnācis šeit, lai saņemtu. Cilvēks nāk uz draudzi, nevis, lai tevi visu laiku priecātos. Labi, priecāties arī nav slikti, bet lai saņemtu no Dievs, lai saņemtu, lai stiprinātu savu garu. Pareizi. Man tāda jauna atklāsme par to, ka mums vajag stiprs gars, lai mēs varētu stāvēt pretī visām lietām. Stiprs gars, bet tā ir realitāte. Un tā ir viena tāda līdzība par ūdeni, par jūru, ja? Arī līdzība.
Es, ka biju Engurē, kad dzīvoju Engurē, maz laiciņas tur dzīvoju. Tur bija pie jūras, es tur dzīvoju, 3 vai cik mēneši. Tur bija tā kaut kāds uznācis. Ir tā jūrā, kad jūra atkāpjās, paisums un bēgums, ja? Un tad es tā novēroju, kad ir jūra nāk uz to krastu, ka viņa tas paisums, tad viņa nāk tūp pie krasta, visi smuki, pilni ar ūdeni, visi skaisti, var iet peldēties, viss tā. Kad tas bēgums, tad tas ūdens aiziet prom, un netīrs, visi tie akmeņi, visi tie, kas izskalot ārā, visi tur mētājas, visādi konzervu, kā no jūras izskalot ārā, visādi mēst. Nesmukt tā krastmāk pēc tam, kad tas bēgums pareizi. Un es salīdzinu tā dzīve, tā ir tagad dzīve, ka tev ir paisums, tev viss ir forši, dzīve, viss iet uz augšu, tad slaviet Dievu. Pienāk tās tumšās dienas, un tad tas bēgums, un tad tev viss netīra akmeņi, netīra dzīve. Un tev liekas, bet ja tu esi spēcīgs, ja tu esi stiprs, tev garš, tu pastāvi. Par to jau arī saka Bībele. Es vēlāk to rakstiet, uzlikšu, izlasīšu. Jo tāpēc es sapratu, jo mēs ātrāk iemācīsimies pieņemt tās tumšās dienas un cienīgi nodzīvēt tās tumšās dienās, tad mēs varēsim pastāvēt. Un tieši tas Bībelē ir rakstīts. Tieši par to pastāvēšanu jāapsies, kur es tā rakstīju bija. Es vēl izstāstīšu, pēc tam es izlasīšu to rakstīt. Es izstāstīšu vēl par lietām, par vienu lietu. Zin kā, kristieši vienmēr domā, ka visi dzīve tā baigi forši. Man tāds gadījums, viens aizdeva naudu, zin kā, kristietis. Viņam visi dzīvē gāja forši, viņam bija liela nauda. Viņš stāstīja, viņam visi iet, viņam nekad nekas nav slikti, nekas dzīvē. Viņam bija liela naudsuma iekrāta, es nezinu, kā. Viņš aizdeva savam draugam, viņam vajadzēja kaut kas tur, kaut kādā lietā vajadzēja. Viņš neiedamas, un iedamas tas draugs nomira. Kaut kādā notika situācija un nomira. Viņš pazaudēja visu to naudu, ko viņš iedēja, saprot. Pazaudēja visu. Kam viņš prasīs, vai viņš nomira tas cilvēks? Un viss tā viņa lielā nauda. Un saka vēl, ka nav tumšas dienas. Tā viņš tam stāstīja, man tik viss ir urā. Pazaudēja visu naudu, bet tam, ko viņš prasīs mammai, tur vecē tantiņai brauks, tur uz laukiem prasīt. Viņš brauks nomira, kaut kas notika, kaut kāds, dzīves situācijas tā ne, bet to es dzirdēju. Tāds gadījums reāls, tas dzīve tā bija. Tā ir tā dzīves skola, kad ir tumšās dienas un ir. Mums jāiemācās saprast, ka jābūt ir nomodā, es domāju. Jābūt nomodā visu laiku, un jābūt gataviem arī uz tiem grūtām dienām, es domāju, jābūt gataviem. Es šito nezināju. Es visu laiku domāju, ka mums jābūt visu laiku jāpriecēs, visu laiku jābūt visu laiku ir, visu laiku uz augšu tikai, es nekad nedomāju, es domāju, ka kristiešiem, pareizāk, mēs visu laiku domāju, ka mums visi jāsaka, mums viss ir labi, viss ir super, visu laiku es tā domāju, ka tā jābūt, un ka kaut kas nav, tad es saku, depresija gan arī izvērt, es domāju, kas manī notiek, kur es segrēju, kur man Dievs, kur es sāku var lamāties, es visu laiku domāju, ka dzīvē visu laiku ir jābūt, tā man mācīja. Jāpliecina, ka viss ir labi, viss, zin kā mācina, viss ir supers, un ka pienāk grūtības, tad nezinu, ko darīt, cilvēks krīt depresijā, man tā bija. Labi, ka es izlasīšu šo rakstu, ja tā ir tagad, un tas man ļoti šī raksta, es gribēju sludināt par prieku tikai, bet es sapratu, ka arī nebaldas dienas, ka mēs runāsim tikai par prieku, atkal es aiziešu vienā galējībā, un otru atkal saprotu, kad ir arī nebaltas dienas, kad ir nebaltas. Tāpat es esmu daudz draugus pazaudējis. Ziniet, ka es ticībā, it kā cilvēkam vajag iegūt draudz, bet es ir daudz pazaudējis ticībā. Savs radinieks pazaudējis draudzību saviem radziniekiem. Viņi man noliedz manu ticību, kā nepieņīma. Es īstenībā agrāk biju narkomāns bandīts. Viņa manī tur palīdzēja, tur sazināt, žēloja man un tā. Es kļuvu par kristieti, viņi visu man aizmūk. Viņi nepieņem, ka sektāns un kas. Es izmaiņos visu pa labo, bet viņi man nepieņem. Es brīnos. Viņi it kā saka, tur manai mammai, tur saka, ka viss ir labi. Mēs prieks, ka viņam viņš vairs tur nelieto, nedzer un tā. Viss ir labi, bet mēs ar viņu negribam komunicēt. Draudzību pazaudē, viņi nerunā manī. Viņi domā, ka es viņus ielūkšu.
kaut kādā sektā vai kur, un tagad viņi vairs nevarēs dzīvot tā, kā viņi grib. Daudz neizprot. Es pazaudējis arī dēļ ticības arī daudz draugus. Tā kā ir arī tumšs dienas. Arī ar bērniem neiet viss tik gludi. Godīgi sakot, arī ar bērniem neiet viss tik gludi. Puika bija nāc uz draudzi, man tas iepriekšies, ka te bija. Pēc tam sāk zālīt pīpet un visu. Kur tad es teiktu, baigi gludi man iet, man jāpriecājas. Man viss ir gaišs, baigi forši dzīve. Nav. Man ne? Baigi dzīve. It kā viss ir kā normāli, bet viņš atkal iekrīt kaut kādā. Nāc uz draudzi, lūdzu, kā dīmu pēkšņi. Opā. Jā, dzīve tāda ir, dzīve tāda cikliski. Ir tumšs nakts, atkal no rīta ir gaisma. Bieži vien, ja mēs neesam stipri, nav tā, ka grūtības mūs salauž. Cilvēks daudz salauž. Un neļauj viņam iet tālāk. Un es tāpēc agrāk domāju, kāpēc tas, vai tas slikti mācītājs tur sludinājis vai kas, vai kāpēc viņš cilvēks nāca uz draudzi, nāca. Un kaut kas viņam notika ne tā, kā vajag tani draudzē, un aizgāja prom, un tad vairs neiet uz draudzi, un nelas vairs Bībeli. Un es tagad sāktu gandrīz vai tiesāt tos mācītājus, un sāktu, bet īstenībā viņi paši grūtības ir cilvēki salaužuši. Salauž viņi paši. Nezināšana. Viņš jau domā, ka visu laiku ir jābūt labi. Visu laiku viņš slavēja Dievu lēkāt, kad pienāca pirmās grūtības, viņš salūza un viss. Un viņš domā, aiziet no Dieva. Es redzēju, ka kristietis arī pakarās. Pat pakarās kristietis. Bija kristietis, brauc uz Āfriku, sludināja misionārs. Atbrauc no Āfrikas bērni, visi kristieši, gāja kristiešu skola, uzceļa rehabilitācijas centra narkomāniem, pats vēl bijušais narkomāns. Sludināja, un pēkšņi pats salūza. Šāds gars. Salūza, sāk pats lietot narkotikas un pakārās. Pats uzcēla centra narkomāniem, pats viņus tur tā kā, lai viņi ārstējas, un pats ar viņiem sāk lietot kopā narkotikas un pakārās. Pats tas, un viss kristieši. Kāpēc tā? Kur viņš tagad ir? Un Dievs jau zina, es netiesāt varu, Dievs jau zina, es neko nesaku, bet es redzu, ka arī es zinu vienu klausos sludinātāju, kas atbrauc no Amerikas, no kur viņš atbrauc, ka viņš nomira pa naktī, nomira arī tāds jauns sludinātāji. Un nesauks vārds tā, ne par tādām lietām, nerunā vārdas, bet arī viss ģimeni, bērni atbrauc no... Atbrauca. Jā, aizgāja gulēt. Nepamodos. Un bērni visi palika, un visi sieviņu, visi. Un kur tev ir visi gaišās dienas, visi kristītes? Sludināja, visi. Judīt jau arī ir. Jā? Jā. Bet redzi, kā ir. Un tu saki vēl, ka mums jābūt gatavām arī nebaltām dienām tāpēc cilvēkiem. Nav tā. Reāli dzīvē tā nav, kā visi... Kā mēs te iztēlojamies visi? Zin kā ilūzijā. Zin, ka daudz dzīvo ilūzijā. Bet nevis realitāte, bet ilūzijas pareizi. Un tagad es šito ieraudzīju. Man, paldies Dievam, es zinu, ka būs arī tādas dienas, ka man jābūt gatavām, nomodā. Jūs zināt Bībelē par tām 10 sievām ar to eļļu, kas nepaņēma to eļļu, kas paņēma to eļļu. Arī, tas, lai es to izstāstu, tas būtu pagari, bet arī tādi, tās tika ar Dievu un tām durvis bija cieta, kas nepaņēma to eļļu. Viņas prasīja tām, lai viņas iedod to eļļu, viņas teica, mums nepietiks arī pašām, ja mēs to jums iedosim. Tā kā jābūt nomodā, jālūdz. Es tad sapratu, kāpēc ir jālūdz, Riti. Kāpēc jālās Bībeli, kāpēc jāiet uz draudzi? Lai tev būtu stiprs gars. Ot, kāpēc? Lai būtu stiprs gars, lai tu varētu pastāvēt. Es vēl netiku tai rakstvietā. Jā, Salamans teica, ja cilvēks arī dzīvo ilgus gadus, lai viņš visus tos gadus nododas arī priekiem, bet lai tomēr viņš domā arī par nebaltām dienām, ka tādu būs daudz. Salamans gudrais vietas, viņš jau pateica, viņš zināja. Mums šodien ir dzīve no ticības uz ticības, pareizi, no godības uz godību, no slāvas uz slāvu. Bet, lai mēs pāriet no viena kalna uz otru, mums ir jānolaižas ielējā, un tad var atkal celties uz augšu. Jāpadzīvā reizēm arī tuksnesī cilvēkam, jābūt tuksnesī. Jo bez ielējas nemēdz būt kalni. Pasaki, kur ir kāds kalns bez ielējas? Ne? Visiem kalniem ir ielēja. Lai tu visu laiku būtu kalnā, tev arī, Laurija, lai būtu kalnā, jābūt arī ielējā. Bez kalni nemēdz būt bez ielējām.
Tu jānoiet ar ielējā, lai tu atkal tik kalna augšā. Tas tikai līdzīgs, ne? Hop, nolaidies ielējā grūtībās un atkal ej augšā. Izturi, saņemies, izaug garīgos muskuļus. Jau kur bija pa tiem zobeniem par garīgo muskuļu? Tur bija kaut rakstīt. Bībelē jau arī ir par to zobeni, par garīgiem muskuļu. Kur es tos? To es kaut kur atkrīšu to rakstīt. Vispirms es pateikšu, ka Bībelē Salamana pamācībās arī rakstīt tādu vietu, atcerieties vēl vienu lietu, kas man ļoti svarīgi likās. Te rakstīts tā, kas paļaujas vienīgi uz savu sirdi, ir vientiesis. Jaunā tulkojumā, kas uzticas savam prātam, tas ir muļķis. Kas tikai uzticas savam prātam, tas ir muļķis. Bet kas iet caur dzīvi ar gudrību, tas izvairīsies no visām briesmām. Salamana pamācība 28, 26. Tie, kas uzticas tikai sev, domā, tu tagad baigais paštaisnēs, visu tu vari, visu tu spēj, īstenībā tu neko visu nevari, viens pats tu nevar neko. Bez draudzes, bez lūkšanām, bez neko tu nevar viens pats. Kas domā, ka viņš var visu viens pats, viņš ir rakstīts, viņš ir muļķis. Viņš ir rakstīts, kas uzticas savam prātam, tikai tas ir muļķis. Bībele saka, ka uz sevis cerēt nav jēga cilvēkam, tikai uz sevi. Nepalīdzēs ne tavi muskuļi, ne tavs raksturs stiprais, nekas tā nepalīdzēs. Tu cerēsi tikai uz sevi, tu būs muļķis. Tā Bībele saka, jo mēs esam garīgi cilvēki. Ja mums gars būs vārš, mēs nepastāvēsim, saprot? Tev būs muskuļi, tu varbūt no ārēji būs spēcīgs, tu vari pa purnu kādam sadot, varbūt, ja? Bet, kad tev būs kārdinājums, atnāks viens sievieti un minīs vārciņiem tev priekšā. Tad tev būs gars salauz, slikts, nebūs spēcīgs gars. Tu aizies viņai līdzi, saprot, tu pametīs savu sievu, tev vārš gars, tu nepastāvēs kārdinājumos, saprot. Tāpēc jau sāka. Muskuļi jau tev var būt raksturs, tev var būt spēcīgs, tad, ja tev nebūs stiprs gars, tu Aigāts arī ir tāds teiciens, ja tu gribi sasmīdināt Dievu, pastāst par saviem plāniem. Nav tā. Ieps jau tā domā, viņš domāja, ka viņa dzīvē viss ir kārtībā. Viņš domāja, viss ir kārtībā, man ir viss labi. Mēs zinām, kas bija Ieps. Viņam bija 7 dēli un 3 meitas, un viņam piederēja 1000 sīklopu rekstuts un 3000 kameļu un 500 jūgu vēršu un 500 ēzeļmāšu, vai kas viņam tik nebija. Un viņš bija viscildenākais starp visiem tādiem ļaudīm, kas dzīvoja austrumos. Bet viņš nebija paredzējis vienu lietu, ka uznāk arī tumšās dienas, ka būs tumšās dienas. Un viņa aprēķina viss sabruka, viņa aprēķina. Bet viņš Bitanī ielējā, es domāju, viņš Bitanī ielējā un paldies Dievam, ka viņš tika atkal uz augšu. Viņš tomēr turējās pie Dieva, paldies Dievam, ka viņš turējās. Tā kā es domāju, ka tumšas dienas ir katram cilvēkam ir tumšas dienas. Jo dzīves realitāte tāda ir. Un muļķīgi cerēt tikai uz sevi. Kāpēc mums vajadzīgs ir Dievs, kāpēc mums ejat uz draudzes? Es teicu, kāpēc mēs gavējam? Kāpēc mēs lūdzamies? Negavē, nelūdzies, Dievs ir, zin kā cilvēki domā, ka man jāgavē? Līgavains ir ar mani, Jēzus ar mani, kur man gavē? Kā man iet uz draudzi? Man viss normāli, man ir ģimene, bērni, zin, viss, ne? Nāk grūtības. Gars vāš, nav stiprināts garš, nelūdz, neapmeklē draudzi. Mums sabrūk tas stiprais ģimenes cilvēks, tas saka, viņam nevajag draudz, viņam nevajag lūkšanas, viņam nevajag gavē. Kam tu gavē? Tu badini. Cits gavē, viņš uz ceļiem stāv arī tad, kad viņam ir forši, zini, viņš stāv uz ceļiem un lūdz. Un viņam ir spēcīgs gars un nāk grūtības, un viņš pastāv. Tas, kas tu teici, ka viņam nevajag, kas tas... Es daudz gadījumus redzu. Sāk lietot alkoholu, kristīts, aizbrauc uz ārzemēm, tad nezinu vairs kā uzturēt ģimeni, paņem parādus, visādas lietas, nezinu. Labāk, ka nepakarās beigās. Tā īsti realitāte dzīve. Jo dzīve nav pareģojama. Saprot, dzīve nav pareģojama. Tu nezini. Jo sezona var mainīties jebkurā momentā. Pareizi, sezona var mainīties. Varbūt labi. Un no pirmdien pamosties un viens pazvan pa telefonu. Būs tev forši, laikā šodien
Viens pazina no rīta pa telefonu. Tā vai mamma. Nu, piemēram, kaut. Man viss ticība, viss. Kur ir Dievs, kur ir sāk raudāt, nav stipras garā. Sāk raudāt, sāk depresijā, kad ir skrienu šnabot, paņem vēl šnabi, izdara vezā pudeli. Tas ir kaut kāda nelaime. Labāk, ka pa mammu pasaka tā vecāka, bet pasaka pa bērnam kaut kas noticis vispār. Tā kā Mārtiņam pēc naktī no mājas, tur zvan, viss, kur ārsts, viss slimnīca. Viņš ir policijā nopļuva. Viņš jau nebija īstenībā nekas tur daudz vainīgs. Viņš vienkārši viņu mašīnu tur stāvēja pie tās Bābelītes ezera mašīnu. Viņi gribēja iestamt, tad vecs žiguls galīgi. Un policists piebrauc klāt un aizved uz policiju. Tā kā gan arī izvērt pa zakšanu. Bet tā mašīna jau bija pamesti, durvis viss vaļā, vienkārši vecs graus. Bet par to, ka viņa aiztika, nav ko grābstīt, es gribēju no citu mandu. Lai viņi tur stāv. Viņi sāk tā aiztika, piebrauc policiju un aizved visu. 3 metri. Mašīna aiztumša, 3 metri. Jā. Viss. Jā, Mārtiņ, bet tik traki nebija, viņas tur kaut kā. Bet teica, dabūja braukt pakaļ nākušā dienā, lai vēl paldies Dievam atbrauc mums, lai dabūtu no policijas arī sēdē līdz pusdienlaikam. Nelaid mājās, kamēr neatbrauc vecāku un neparaksta. Jā, redz. Un tur raudāja, un viņš nesaka, un tu skati, visas dienas ir forši. Nav visas dienas forši, viņi raudāja, viņi pārdzīvoja, viņi sauc uz Dievu, paldies Dievam, kas sauc uz Dievu, lūdz Dievu. Cits saka, kur ir mans Dievs, saka, krītas depresija, kur ir mans Dievs, kur viņš ir, kur viņš neredz, manam bērnam, zini, kur ir Dievs, un sāk sodīt Dievu. Tā kā ne viss ir atkarīgs no mums. Es, piemēram, nepaļaujos uz sevi ar šajā dzīvē, es nepaļaujos. Protams, ir lietas, kas man pašam jāizdara tā, bet es eju uz draudzi, es lūdzu, es saprotu, ka bez stipra gara es nevarēšu grūtā dienā pastāvēt, es saprotu. Tas nav vienkārši tāds lozungs, ka es būtu tur baigi pazemīgais, bet tā ir reāla dzīve tā. Jo es bez viņa īstenībā neko nevaru bez Jēzus. Saprotu, bez Jēzus noļ. Ka tev nāk grūtības, ka tu krīt kādā izaicinājumā. Tu bez Jēzu esi slabīgi, zini. Zini, kā cits ir uzkačājis muskuļus, domāju, viņš tur izskatās baigais. Varbūt, ka viņam nāk kaut kāds pārbaudījums. Tu bez tā kā Dāvidam, apskaties. Atlaišana no darba. Dāvidam, apskaties. Gana zēns, pareiz, ka viņam bija stiprs gars, viņš slavēja Dievu, viņš lūdz Dievu, viņam bija stiprs gars, ka nāca Goliāts, vienīgais, kas varēja tam pastāvēt. Sauls lielais, 2 metru norīgi muskuļāts liels, es domāju, viņš nevarēja. Tā Dāvidiņš mazais varēja, gan zēni, pēc viņam ir stiprs gars. Kur ir atcerat to rakstīt, Efeziešiem 6.13, tur rakstīts tā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā, un visi uzvarējuši varētu pastāvēt. Jaunā tulkojumā, foršāk tā rakstīts, zināt, tulkojumi dažādi. Jaunā tulkojumā es izlasīju rakstīts, ņemiet visus Dieva ieročus, lai varētu pastāvēt tādā ļaunumā. Ņemiet visus, saņemiet visus Dieva ieročus, lai varētu, kad nāk ļaunums, tev vajag ieroči. Un kas ir ieroči? To mēs saņemam draudzē, ka tu klausies, tu saņem no Dieva. Tu lasi Bībeli, tu saņem, tu lūdz, tu saņem no Dieva. Tad tu, redz, tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, saņemiet visu, ņemiet visus Dieva ieročus. Jaunā tulkumā. Saņemiet. Dievs saka, ņemiet ieroči, bet tev ir izvēle. Vai tu ņem pareizi? Mums ir izvēle. Viņš jau neuzspiež tev viņu. Nenāc, ej, brauc. Nebūs stiprs garā. Un, kad būs pārbaudījumi, tad skatīs, vai tas izturēs, kas ir sēdēs te draudzē, vai tas, kas gulēs tādā pašā laikā pludmalē, kurš tādā pārbaudījumā uzvarēs. Es gribu redzēt. Es domāju, ja cilvēks ir izlaižs dievkalpojums, viņš liedz sev kādu daļu no Dieva svētība. Liedz no to spēku, ko Dievs ir dot kādu daļu, viņš liedz sev. Jo Jēzus arī teica saviem mācekļiem, es saprotu, ir daudz lietas, ka tu uzreiz nesaproti arī. Es arī šo lietu es jau zināju sen īstenībā, bet es viņu nesapratu. Un tad es atceros, ka Jēzus arī teica saviem mācekļiem,
ko viņš runā, ka viņi nesaprot. Bet viņš teica, vēlāk jūs sapratīsiet. Pareizi, ja tā Juri, ka viņš teica, vēlāk jūs sapratīsiet. Ja šī brīdī jūs nesaprot. Citreiz tu atnāc uz dievkalpojumu, tu nesaprot, ko tas mācītājs sludina. Varbūt viņš sludina tādas lietas, kas tev nav, bet tu klausies, varbūt pēc 5-10 gadiem, vai, tagad es saprotu, ko viņš man tur stāstīja. Nu tā ir, uzreiz, tā, ka reizēm nesaprot uzreiz cilvēks. Man arī tā bija, es šito lietu īstenībā zināju, bet man draudzē mācības laika, tur vajag, viss pozitīvi, visu laiku jāsaka, ka jā, nekad nesaka nē. Ja tev kāds prasa, ka tev ir labi, tev vienmēr jāsaka jā, es arī vienmēr tas, un es tā arī dzīvoju. Man vienmēr mamma zvanīja, kas kā tev iet labi. Uzrakst draugs vēstuli, pašam jau tur gan arī nezinu, ko darīt. Kā tev iet, uzrakst īsi, labi. Viena atbild labi, visu laiku labi. Tad man tā ir mans, visu laiku jāsaka labi. Vienalga, kaut tagad tais sievietē, viņa atnāk, tā kā laika man tieši tā stāstīja, viņa atnāk viņai, draudzene kristieti, viņa saka, kā tev iet labi? Pašai asars teka, skājas sāpas veikalu nevar aiziet labi. Redz, ka viņa raud pilnīgi. Tev nevajag aiziet uz veikalu. Beigās sāk runāt ilgāk, izrādās, ka nemaz tik labi neiet cilvēkam, ka galīgi slikti iet, ka nav kas palīdz atrast, ēst tad nopīt. Un viņi pienāk, viņi saka labi. Zin, ka cilvēki iemācījuši, ka visu laiku jāsaka labi. Bet dzīve ir reāli. Tāpēc mums ir jāsatver Dieva ieroči. Tāpēc mums ir ienākums draudz, lai saņemtu no Dieva. Lai saņemtu. Mums arī viena tāda māsa, viņa tāda, nāc uz draudz. Mēs viņus satiekam. Es saku, kāpēc jūs nenākat vairs vispār bez draudz? Viņa saka, nē, viņi brauc uz dārziņu. Es jau neko nesaku, tā ir katram izvēle, tāpēc es saku, tā ir izvēle. Viņi brauc uz dārziņu svētdienās. Viņi vairs draudzināt, ka viņi teica, man nav gribās arī atpūsti, tagad te kaut būtu baigi iestrādā. Man gribās atpūsties svētdienās. Tāpēc atveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visi uzvarējuši varētu pastāvēt. Jaunā tulkojumā ņemiet visus Dieva ieročus, lai jūs varētu stāties pretī ļaunā dienā un visu pārvarējuši pastāvēt. Redzi? To es no Bībeles izrakstīju, redzi, kā ir. Ņemiet Dieva ieročus, ņemiet. Saņemiet, Dievs saka, ņemiet. Tā tev ir izvēle, ņemt vai neņemt. Izvēle, ņemt vai neņemt. Tāpēc mums arī katram ir jāizvēlās sludinātais, no ko tu vari kaut ko saņemt. Es jau nesaku, ka tu šeit, tu vari izvēlēties muņķānu, ja tu no viņu var saņemt. Tu vari izvēlēties jēncīt vai no ko var saņemt. Vilnglēju. Katrs no ko var saņemt, kas viņu stiprina, kas viņu šorīt pie tāda sludinātāja klaus, kur viņš saņem, lai viņš ļaunajā dienā varētu stāties pretī. Lai viņš atnāk mājās, viņš kaut ko saņēmis. Zini, kas svarīgi, kad tu atnāc, es saku šeit, forši jau priecāties, forši draudzēties, bet lai tu arī saņēmtu kaut ko. Pareizi, Juri, svarīgi, lai tu atnāktu, tāpēc tas prediķi ir, lai tu saņēmtu. Ne jau atnāk te paglaudu kaut ko tur pats. Forši jau arī tas vajag tur. Es teicu, cits draugs, es negribu jau nevienu nosūdīt, bet citur vispār neko nesludinu. Kur tur cilvēks, ko viņš tur saņēma? Tur vispār nesludinu. Visu laiku visu tur. Un aiziet mājās. Ko es tur vispār? Mājās arī. Jā, bet tu jau nāk, lai tu barību. Lai tev būtu saņemt. Ņemiet, mums vajag ieroči. Lūkšanas ir, protams, var lūgt, tas arī lūkšanas, es domāju, tāpat ir svarīgi. Man šis tā uzrunājumi, tad es tā gribu lūgt Dievu. Man viss bija tāds švaks lūkšanas. Bet es, ka šito izlasīju, ka man vajag saņemt no Dieva, tad es sāku lūgt. Tagad jau katru dienu, tā. Šitās nedēļas sākumā šis rakstīts izlasīju. Man vajag lūgt. Es domāju, kāpēc es visu laiku lūdzu. Bet man bija tā, ka es nesaku, kāpēc es lūdzu Dievu. Īstenībā, es domāju, attiecības, viss tiks attiecības, labi attiecības, Dievam, tā nav. Es tā aizmirstu, ka man pašam vajag stiprināt savus gars. Man vajag tas, priekš sevī man īstenībā tas vajag, lai es būtu spēcīgs ļaunajā dienā. Lai es varētu pastāvēt, tāpēc man jālūdzu. Es nepastāvēšu, es nelūdzu. Man jau šito bija teicis, bet es agrāk nepievēršu vērību. Labi, ka man tagad atnācis tā gaisma. Man jau vienā draudzē, nesaušu draudzes vārdu, arī mācītājs teica, kur es pie viņa teicu,
tev, Andri, jālūdz Dievs. Nu, ko tu man stāst? Man tāpat tās viss ir. Bet tu redzi, tev uznāks kāds grūtības, tu nepastāvi. Man jau to bija teikt. Tas jau bija vairākiem gadiem, es tām nepievēršu vērību. Es domāju, ko viņš tur flētēs? Tagad es saprotu, kāpēc. Lai tev būtu, lai tu varētu pastāvēt. Lai tu varētu pastāvēt. Redzi, apakšā beigas rakstīts. Tāpēc, lai tu varētu noturēties tajā jaunajā dienā. Tāpēc jau jālūdz. Tāpēc, jā. Man tā baigā atkārt. Mēs Aiga teica, Aiga reiz viņa saka, man tagad tā gribās lūgt. Viņas man vakar jau saka, nāc lūgt, Dievu. Vai mēs varētu pastāvēt? Ka nāks uzbrukumi. Mēs varam pastāvēt, tagad varēsim. Mēs tad lūdzam tā. Salamans jau teica, viņš jau teica, kas paļājas vienīgi uz savu sirdi ir muļķis, vienpiesis, bet kas iet caur dzīvi ar gudrību, tas izvairās no visām briesmām. Tā viņš teica, tu uzticies tikai uz sevi, Sātans tevi iznīcinās. Saprot? Ja tu paļaujies uz, zini, Sātans tev sados par tā, tu neizturēsi, ja tu uzticies tikai paļausies uz sevi. Ja tu būsi Dievu būs, tu neizturēsi, es saku. Es negribu nevienu baidīt vai ko, tev salauzīs. Ja, garīgā pasaulē tu neizturēsi. Tāpēc ir tā, viens pastāv, viens kristietis, otrs nepastāv grūtībās. Nav redzējuši, viens iet, abi kopā iet, reizē viens krīt, tas neceļās, tu ej tālāk. Tu, tev ir stiprs gars, tu ej tālāk, bet tas salūst. Dzīve tiešām ir briesmīga realitāte, briesmīgs realitāte. Daudz lietas mēs neizprotam, es neizprotu par to, ka tur mācītājiem tas bērniņš, tur tā meitenīte aizgāja bojā, spēlēt tur pirms dievkalpām tur sētā. Es neizprotu, kāpēc mācītājs tas talsos nomira naktī. Neizprotam, bet mums jābūt spēkam arī šādās lietās pastāvēt. Jo katram mums ir ļaunas dienas. Es neredzu Bībeli nevienu personāžu visā Bībelē, kur cilvēkam būtu viss tikai labi. Pastāstiet vienu. Ja es varu parādīt vienu personāžu Bībelē, kam ir visu laiku tikai labi, tad es šo svētrunu nelieku internetā. Parādīt vienu cilvēkam visu laiku ir uķi, viss pilnīgi labi. Parādīt vienu Bībelē. Dāvidam apskatīs, kāds bija visādas grūtības. Kad tik nebija? Visiem, palās, visiem tur ir. Nevienam nav pilnīgi, ka viss ir gludi. Tā ir dzīve, tā ir realitāte. Tāda dzīve, jo dzīvē ir tādas lietas, ko mēs pat nevaram pateikt. Kāpēc tas tā? Kāpēc tā? Man arī nepatīk, kad visādās ilūzijās, tur visādas brīnums sastāvs draudzē. Piemēram, es dzirdēju tā, Aiga smējās, saprot, kā vienā draudzēs bija dzirdējis. Es tām neticu. Kas var ticēt, lai man šitos vārdus neklāja? Es varu izgrīžu ārā. Viņi saka tā, atnāk uz dievkalpojumu, viena tāda komparlēta sieviete atnāk, tāda parēsim. Viņa lūdz, un jāiet pēc dievkalpojumu mājās par 10 kg tievāk. Es neticu tam. Es neticu. Es domāju, viņai jāizlīmē mute, ja? Un 3 mēneši paturēt viņas bez ēšanas, tad viņa būtu tievāk. Nevis atnāk, es tam neticu. Es neticu par tām zelta smiltīm, kas birst tur no... Man bišķi rāda. Man tā sieviete arī, viņa atnes man uz mājas grupiņu Bībeli, viņa saka, tur ir zelta putekļi. Nav nekāda putekļi. Viņa man rāda rītē attēja Bībeli vaļā, viņa zina, tas ir zelta putekļi. Nav viņa, es skatos, nav viņa. Tad cilvēks redz, es pilnīgi pamēlinājumās tikā. Un cilvēki tā stāst, viņa saka, tev nav ticība. Es saku, ko tu tici, ka tur viņa nav? Un šitās lietas es neticu tādam. Es kā gribu pateikt. Skaties, ka no cits vietas tev tie putekļi netiec stāvēt tās smilts. Es tu tā varētu ticēt. Bet, kad tur tie putekļi birstanīs dievkalpojums no debesīm, es tā neticu. Un es nesaprotu arī, ka priekškam tas būtu arī vajadzīgs. Es tiem murgiem neticu. Tā. Un es domāju, ka tas arī cilvēks daudz arī izšaubas. Viņi šausminās, viņi mājās, viņi šausminās, ko te mūtu, kas te notiek, viņi skatās, ka tā reāli nav. Visāds reizes teikt no gar sienām, kas te tur nav, un visādiem tur skatās plaukstos. Es personīgi neticu. Zelta blomas, labi, ja es redzēšu, varbūt es tikai Toms, varbūt. Bet mājā galvenais tā mums ir stiprs gars. Mums ir galvenais saņemt garā saņemt. Gars tā mums ir stiprs, gars.
Nevis, lai mēs fiziski uzgačātos te. Nu, arī nav stipri varētu trenēties fiziski arī, bet gars mums stiprs. Un Salamana pamācībās vēl man patīk te rakstīt. Kam ir vīrišķīga sirds, tas māk saprātīgi turēties arī ciešanās. Bet ja kādu pārņēmis izmisums, kas var to panest? Viņš teica. Jaunā tulkumā tā rakstīts. Cilvēka gars spēja uzveikt kaites, bet salauztu garu, kurš spēja nest. Tāpēc mums ir vajadzīgs, saprot, stiprs gars, lai mēs varētu stāvēt pretī ciešanās, stāvēt, kur rakstīts, kam ir vīrišķīgs sirds, vīrišķīgs gars, tas māk saprātīgi turēties arī ciešanās. Bet ja kāda pārņems izmesums, kas var to panest? Salamana pamācības 18:14. Tur var pateikt, es domāju, ka kam ir stiprs gars. Ir jaunā tulkumā cilvēka gars, un vecāka tulkumā ir vīrišķīga sirds. Sirds un gars tas būtu tas pats apmēram. Es domāju, tas pats vārds, tikai dažādi. Tas var uzveikt kaitas, kam ir stiprs gars. Un ja tev būs stiprs gars, tu būsi spēcīgs. Pareizi, Robertiņ? Robertiņ būs spēcīgs. Ja tev būs problēmas, tu arī spēcīgs būs. Viss var sabrukt dzīvē, bet gars, ja tev stiprs gars, tad tu varēsi pastāvīt. Man patīk šitā lieta, ko es saku par līdzību. Viena tāda šāta, laiciņš bišķi, urīts, te varēs atsāt parunāt. Par līdzību es pateikšu par līdzību. Tā man patika viena vieta, ko es dzirdēju. Mamma saka savam dēlam, ja? Un tā ir līdzībās tas tā. Mamma saka savam dēlam, sēdi, dēl, sēdi. Es nesēdēšu, mamma. Sēdi. Es nesēdēšu. Sēdi, dēls. Es tev teicu, sēdi. Beidzot viņš apsēžas, ja? Bet viņš saka, mamma, es sēžu, bet sirdies tomēr stāvu. Jā, tā, tas tā līdzības. Nē, es dzirdēju šito. Es šito dzirdēju iepriekšējā draudz, jo es atceries. Es sēžu, viņš apsēdās, bet viņš saka, jā, mamma, es sēžu, bet sirdies tomēr stāvu. Ja mums kristiešiem ir stiprs gars, mums nav iespējams salauzt, saprot, nav iespējams salauzt. Tāpēc ņemiet visus Dievu ieročus, lai mēs varētu jaunā dienā pastāvēt, lai mēs varam pastāvēt, lai mēs... Ja mums nav jābaidās vairs no tumšām dienām, saprot, ka mums ir stiprs gars, ka mēs lasām Bībeli, ka mēs lūdzam, ka mēs nākam uz draudzi, mums vairs nav jābaidās no tām. Mēs esam gatavi, ka būs tās lietas, mēs zinām, bet mēs esam gatavi. Mēs saņemsim no Dieva, mums būs stiprs gars, un mēs uz priekšu atkal ejam tālāk. Kam ir vīrišķīgs sirds, tas māk turēties. Arī ciešanās, Salamans teica, Salamana pamācības. Bet ja kāds pārņem izmisums, viņš nevar to panest. Saprot? Ja viņam nav stiprs gars, Salamans saka, ka vitamīni. Salamana pamācības 8:4. Kā salauzts gars tu nevar to panest visu tās dzīves problēmas. Ja tev ir stiprs gars, tu vari. Bībelē viss tas raksta. Atslēgas jautājums, kas ir ar tavu garu? Kāds tev ir gars? Es arī par šito domāju, cilvēkam ir svētais gars dots. Svētais gars, Dievs teica, es došu citājas tā svēto. Īstenībā tev, tu tikai Dievs, ja viss tev ir, Es saprotu, gars tas ir tas ir iekšējais cilvēks. Miesa tas apaugs, kurā tu dzīvo, tev ir dvēseli un gars tas ir pats. Tas stiprs iekšējais cilvēks, tu tavs gars. Un es domāju, labi, svētais gars tev ir palīgs, aizstāvs. Viņš ir tev padomdevies, tas viss ir normāli. Bet viņš, protams, vajadzīgs, bet tas ir, ja tu esi kontaktā ar viņu, ja tu lūdzi, tad viņš tev ir arī. Bet ja tu neko nedara, draudz, tad arī tad svētais gars, cik viņš tev, tas Dieva spēks tev netiek dots, un tavs gars ir vārši paliek, es domāju. Tāpēc mums no Dieva jāsaņem ir stiprs gars. Kas mums ir jādara? Es pēdējais tagad pateicu, kas mums ir jādara, lai saņemtu stipru garu un tumšās dienās mēs varētu pastāvēt.
Tas ir tāds nobeigumās paprasīšu. Nu, kā jūs darīt? Kas jums jādara? Man šitas tāuzināja. Man tagad tā gribas lasīt Bībeli katru dienu. Un iet uz draudzi un darīt vairāk. Man gribas, tā man stipras gars. Jārunā Dievu. Jā, jārunā Dievu. Jā, Dievu. Lūkšanas. Es domāju, tas dod garu. Kā Aldi, ko teiks, kas... Lai Dievs dod pastāvīgu garu. 24 stundas no vieta. Nu jā, tā viņš tev... Pastāvīgi. Nu jā, bet stiprs gars, jā, tas arī ir stiprs gars. Un tas ir tā, nekā cilvēks mani svētais gars, man svētais gars ir, un tad forši ir, jā, bet mums visiem viņš ir kristieši, ka ja tev nav Kristus gars, Bībelē rakstīts, tad tu neesi Dieva bērns. Un, protams, tev ir viss, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērns. Protams, Dievs tev palīdz un Dievs tev nāk, bet es domāju, arī tavs iekšējais cilvēks, es domāju, tas ir tavs gars, lai viņš ir stiprs, lai Dievs tev, viņš, protams, tev palīgā, bet ja tu neko nedarīsi, nekas jau tev, nebūs aktivizēts vismaz tas gars, kas tev, viņš nebūs. Tā nav viņš, tad nav tas spēks, tad tu redzi realitāti. Es saku par dzīves realitāti, mēs varam sapņot un dzīvot ilūzijās, un redzēt visādas smilts no debesīm, zelta, virstot un tā, puteklis tur, ko tur, bet realitāte, dzīve realitāte. Realitāte kāda. Es domāju, ka mums jābūt ir nomodā, ka mums jāapmeklē draudze, jākalpo, jālūdz, mājas grupiņa atmeklē. Kur nav kāds, esi kontaktā ar Dievu, esi stiprini savu garu, saņem no Dieva. Kur mēs saņemam? Klausamies svētrunas par Edvardu. Saņemam, klausamies, lasam Bībeli, lūdzam, saņemam. Slavējam. Viņam visvairāk saņem. Tie, kas slavē visvairāk, viņam varbūt pat saņem. Tāpēc, ka slavē Dievu. Dāvids slavē Dievu, viņam bija stiprs gars. Nu tā, to es arī šodien gribēju pateikt, un es gribētu, lai Jūris atnāca atkal. Lai mums būtu stiprs gars. Es tāds sapratu, kas mums jādara. Mēs mums svinēsim, mēs mums svinēsim.